Vēstule Romiešiem, 7. nodaļa, 19. pants. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Debes Tēvs, paldies par šo rītu, paldies, ka varam būt atkal kopā kā draudze. Paldies, ka Tu mūs esi vadījis šajā nedēļā katru. Un paldies, ka ceļš ir atvedis līdz šejienei svētdienā, kur mēs varam iepauzēt, paskatīties uz augšu, ieklausīties Tavā vārdā. Un es lūdzu, ka mēs varam iziet stiprināti Tavam vārdam, darbojoties mūsos un atraisot kādas saites, kuras varbūt ir turējuši mūsu rokas un kājas, negribot darīt Tavu gribu, bet tagad būt gataviem to iet un paklausībā īstenot, lai pienestu Tev godu un būt par svētību cilvēkiem mums apkārt. Tā ir mana lūgšana par šo pārdomu laiku. Lūdzu savā svētajā garā uzrunā mūs un vadi. Un to es lūdzu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzu sēdieties. Vācu filozofs Artūrs Šopenhauers ir teicis šos slavenos vārdus. Cilvēks spēj darīt to, ko grib, bet viņš nespēj gribēt to, ko grib. Es pateikšu vēlreiz. Cilvēks spēj darīt to, ko grib, bet viņš nespēj gribēt to, ko grib. Un tas mums ir mazs ievads lieliem un seniem jautājumam par cilvēka gribas brīvību, par kuru jau teologi gadsimtiem ilgi ir diskutējuši. Un ne tikai teologi, bet arī filozofi, kā mēs tikko dzirdējām. Ļauj man tev pajautāt, vai tev ir brīva griba? Vai tu šodien esi šeit ieradies pēc savas brīvās gribas? Vai tava griba tomēr nav tik brīva? Kā tu atbildētu šo jautājumu? Šopenhauers vēlreiz: cilvēks spēj darīt to, ko grib, bet nespēj gribēt to, ko grib. Tu vari izvēlēties starp vaniļas un šokolādes saldējumu, bet tu neizvēlies, kāpēc tev garšo viens vairāk par otru. Vai kaut kur dziļākā līmenī tava griba nav jau noskaņota? Jautājuma zīme. Tu vari izvēlēties sev par sievieti ar gaišiem matiem vai tumšiem matiem, bet tu neizvēlies to, kādēļ tev patīk viena īpašība vairāk par otru. Vai kaut kur dziļumā tava griba nav jau noskaņota? Tu vari izvēlēties sarkanu vai zilu auto, tu vari izvēlēties strādāt par floristu vai par inženieri. Bet vai kaut kur dziļākā līmenī tava griba jau nav noskaņota? Tas ir tas jautājums. Un te mēs redzam gribas dalījumu pa tādiem līmeņiem. Kaut ko es brīvi varu izvēlēties, un tomēr kaut kur es esmu jau ietekmēts. Ja mēs runājam par tādiem līmeņiem, tad ir vēl kāds daudz lielāks un būtiskāks dalījums divos līmeņos. Tad, kad mēs runājam par gribas brīvību. Doktors Ilmārs Hiršs pirms pāris gadiem uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu Māls veidotāju rokās pārdomas par izredzētības mācību. Un tur viņš raksta šādi: ir jāizšķir dievišķā sfēra un šīs pasaules jeb cilvēciskā sfēra. Gribas brīvību mums vajadzētu apskatīt šajos divos līmeņos. Tātad ir Dieva sfēra, kas ir virs mums,
Un ir cilvēciskā sfēra, kas ir, varētu teikt, zem mums. Par to, kas ir zem mums, mēs varam brīvi lemt, ko mēs gribam. Es ticu, ka jūs katrs šorīt esat uzvilcis tās drēbes, kuras jūs gribējāt uzvilkt. Jūs neviens nespieda vilkt to, kas jums šodien ir mugurā. Bet par to, kas ir virs mums, tur ir tas jautājums, vai mēs varam brīvi izvēlēties. XI. Gadsimta teologs Bernards no Klervo dod šādu ilustrāciju. Cilvēka griba ir brīva tādā pašā nozīmē, kā ģenerālis ir brīvs savā armijā. Viņš var dot pavēles tiem, kas ir zem viņa. Taču pats viņš joprojām ir pakļauts ķēniņam, kurš ir virs viņa. Arī reformācijas aizsācējam Mārtiņam Luteram bija daudz par ko teikt. Viņš pat uzrakstīja veselu darbu, kuru nosauca par gribas verdzību. Par gribas verdzību. Un tur viņš raksta tā. Mēs zinām, ka cilvēks ir iecelts par kungu pār tām lietām, kuras ir viņam pakļautas, pār kurām viņam ir tiesības un brīva griba, lai tās viņam paklausītu un viņš ar tām darītu, kā pats grib un domā. Bet jautājums ir par to, vai attiecībā pret Dievu cilvēkam ir brīva griba. Vai Dievam būtu jāklausa un jādara tā, kā cilvēks grib? Vai drīzāk tomēr Dievam ir brīva griba attiecībā uz cilvēku, tā ka cilvēkam ir jādara, ko Dievs grib? Viņš nevar darīt tā, kā pats domā un grib. Arī tie vīri, kuri sarakstīja 1689. gada Londonas Baptistu ticību apliecību, šo tēmu iekļāva savā sarakstā. Kā jūs redzat, 9. nodaļa, pie kuras mēs šodien esam nonākuši. Un viņi tur raksta 3. pantā arī par šo tēmu šādi. Cilvēks savā krišanā nonākdams grēka stāvoklī ir pilnīgi zaudējis jebkādu gribas spēju uz jebkādu garīgu labumu, kas pavada pestīšanu. Tādēļ dabiskais cilvēks, būdams pilnīgi novērsies no šī labuma un miris grēkā, nav spējīgs ar savu paša spēku ne atgriezt sevi, ne arī sagatavot sevi tam. Šie senie reformētie baptisti grēcīgu cilvēku sauc par garīgi mirušu. Un jautājums ir, cik brīva griba ir mironim? Mirušam cilvēkam pateikt, celies, draugs, saņemies, izvēlies dzīvot. Cik brīva griba viņam ir. Un es esmu jau citējis vairākus diždomātājus, bet es vēlos vēl vienu šodien pieminēt, un tas ir apustulis Pāvils. Arī viņš ir uzrakstījis daudzus meistardarbus, un viens no tiem ir tas, ko pazīstam par vēstuli romiešiem. Šajā darbā, izcilajā darbā, kurā viņš prezentē evaņģēliju, viņš 7. nodaļā cīnās ar šo pašu jautājumu par gribas brīvību. Un šī tēma viņam nodaļas beigās liek nonākt līdz tam slavenajam un izmisuma pilnajam saucienam, kurā viņš saka 24. pantā: Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas. Šo eksploziju detonē īsi pirms tam pieminētā spriedze starp gribu un tās darbiem. Un tāpēc es vēlos to apskatīt tuvāk, jo tā nav tikai Pāvila problēma, kuru viņš tur piemin, bet tā patiesībā ir mūsu katra cilvēka problēma un izaicinājums. Un izprotot labāk šo pantu no romiešiem 7:19, mēs spēsim arī atzīt labāk, kāpēc mēs klūpam un krītam.
Un ja mēs sapratīsim, kāpēc mēs klūpam un krītam, mēs būsim spējīgāki, efektīvāki cīnīties par to. Un tāpēc es vēlos šodien apskatīt šo īso pantu un sadalīt to 3 daļās, kas būs arī mūsu šodienas 3 punkti. Un pirmais punkts ir atdzīvinātā griba. Atdzīvinātā griba. Tātad Pāvils šo pantu sāk ar vārdiem nevis to labo, ko gribu es daru. Un tur arī pagaidām apstāsimies. Es vēlos sākt ar pozitīvo. Jūs redzat, šis pants nav pārāk pozitīvs, bet sāksim ar to pozitīvo. Ja mēs identificējam kādu lietu, proti, ka cilvēks, kurš grēko, garīgi nomirst, jo grēka alga ir nāve, ko arī šis pats Pāvils, starp citu, atzīst, piemēram, vēstulē Efeziešiem 2, kur viņš saka, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt piederādam šīs pasaules laikmetam. Jūs nebijāt novārdzināti, jūs nebijāt ievainoti, jūs nebijāt ierobežoti, bet jūs bijat miruši. Jūs bijat miruši kā mironis. Tad Pāvils piekrīt reformētiem baptistiem, viņš saka, jā, grēcinieks ir garīgs mironis. Viņš raksta arī Romiešiem 3 pantu, kur mēs jau šajā ticības apliecībā vairāk kārt esam pacēluši. Nav neviena taisna, nav neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu, nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Ja tu gribi pateikt, ka cilvēks nav spējīgs darīt Dieva gribu, tad šis pants to pasaka ar 1, 2, 3, 4, 5, 6 noliekšanas piemēriem vienā pantā, šie ir 3 panti, 3 pantu ietvaros. Tātad neviens nemeklē Dievu, jo neviens negrib Dievu, jo visi ir miruši. Un tad atpakaļ pie mūsu šī šodienas panta. Te mēs pēkšņi redzam nevis to labo, ko gribu. Mēs ieraugam, wow, Pāvils šeit parāda, ka tomēr var gribēt labo, var gribēt svēto, var gribēt Dievu. Pagaid, bet Pāvili, kā tu spēj gribēt? Pat Šopenhauers apgriez to savā kapā aiz izbrīns, jo viņš taču teica, ka cilvēks nespēj gribēt to, ko viņš grib. Bet lūk, šeit ir cilvēks, kurš grib Dievu, kurš grib darīt to labo. Un teologi šeit ir debatējuši, vai Pāvils šeit runā no tāda neticīga cilvēka skatpunkta, vai tomēr no jau atgriezušā cilvēka skatpunkta, no ticīga cilvēka. Bet iepriekš citētās rakstvietas no tā paša Pāvila vēstulēm dod to kontekstu, kurā griba darīt labo nav piedēvējama garīgam mironim, jeb neticīgam cilvēkam. Bet tā ir piedēvējama atdzīvinātam cilvēkam. Pāvils grib labo, Pāvils ienīst ļauno. Tā ir šī atjaunotā griba, tā ir atdzīvinātā griba. Un tāpēc tas ir Dieva darbs, kad tiek atdzīvināts cilvēks no savu vecā stāvokļa, kurā viņš negrib Dievu, uz šo jauno Dievu gribošo stāvokli. Mārtiņš Luters ir vēl runājis par šo tēmu savā darbā. Viņš saka, ja kāds piedēvē kaut mazāko daļu pestīšanas cilvēka brīvajai gribai, tas neko nezina par žēlastību un nav pareizi iepazinis Jēzu Kristu. Jo, ja tu piedēvē cilvēku brīvai gribai atgriešanos pie Kristus, tas nozīmē, ka tu nebiji patiesībā garīgi miris, tu biji tikai novārdzināts. Bet Bībele saka, tu esi garīgi miris.
Žans Kalvins pievieno vēl vienu papildus aspektu šai domai. Viņš saka tā: grēks nav atņēmis gribu, bet ir to tā sasējis, ka tā nespēja virzīties uz labo. Un viņš reformācijas laikā nodefinēja to, ko mēdz saukt par kalvinisma 5 punktiem, kas ir akronīms TULIP, angļu valodā tulpe, latviski. Tāpēc reformētajā teoloģijā vispār tulpes ir populāras. Un šis pirmais punkts no šiem 5 TULIP punktiem, kurš sākās ar burtu T, ir no angļu valodas total depravity, jeb latviski pilnīgā samaitātība. Un tas nosaka to, ka cilvēks savā kritušajā stāvoklī ir pilnīgi beigts, pilnīgi miris, un tāpēc viņš ir samaitājies. Viņā nav nekā tāda, kas spētu pašu no sevis inicijēt šo gribu atsaukties Dievam. Viņš guļ miris. Bet tad Dieva žēlastība atdzīvina viņu un atdzīvina kopā ar viņu arī viņa gribu. Un ar šo gribu cilvēks spēja atsaukties Dievam, viņš spēja sākt gribēt to labo, gribēt Dievu, gribēt tiekties pēc tām lietām, kas ir Dieva svētuma īpašības. Tādēļ Pāvils šeit spēja teikt: es gribu darīt labo. Un tā ir tā pozitīvā ziņa, bet kā jūs arī redzat šo pantu savu priekšā, ka kopumā šis teikums ir negatīvs. Viņš saka nevis to labo, ko gribu. Un tas mūs aizved pie otrā punkta, un mēs viņu varētu nosaukt par ievainoto gribu. Tad šī griba ir atdzīvināta, viņa, varētu teikt, ir jauna, un viņa spēja darīt to brīnumaino, ko nespēja visi pasaules cilvēki, kur garīgi guļ joprojām miruši. Viņa spēja gribēt. Un tomēr tas jautājums ir, un arī cilvēki to uzdevuši, bet kāpēc tad visi kristieši nedara tikai labu? Kāpēc tu un es nespējam nodzīvot 100% perfektu dzīvi? Kas ir tas iemesls? Un te nāk kāds ievainojums, kas ir mūsu gribu ietekmējis. Pāvils saka šajā teikuma 2. daļā: bet es rīkojos ļauni, ko es pats patiesībā nemaz negribu. Es gribu labu, bet es rīkojos ļauni, ko pats negribu. Tad mēs redzam, ka šeit ir kāda griba, kura ir jauna, atdzīvināta, un tomēr viņa nav līdz galam spējīga. Un es domāju, mēs katrs varam identificēties ar Pāvilu šajā ziņā un teikt: jā, Pāvil, es saprotu tevi. Man ir tieši tāpat, es gribu darīt to, kas ir pareizi, bet kāpēc mana dzīve ir joprojām tik nepilnīga? Kāpēc man ir katru dienu tev jālūdz piedošana? Lūk, tā ir ierobežota griba, tā ir ievainota griba, bet tad ir tas jautājums, kurš viņu ir ievainojis? Kurš viņu joprojām novārdzina? Atcerieties Pāvila izmisuma saucienu: es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās kā? Miesas. Miesa ir problēma. Miesa ir tā, kas ievaino gribu. Kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Paskatieties, Pāvils tik ļoti ir noilgojies, ka kāds viņu izrautu no šīs miesas. Jo kas tad notiktu? Tad viņš paliktu tikai vairs garā, un viņš varētu pilnībā pildīt Dieva gribu. Jo gars ir spēcīgs, gars grib labo, gars ir brīvs. Jēzus teica, gars ir apņēmīgs, bet miesa ir vāja. Arī Jēzus saka, ka problēma ir
šajā miesā. Miesa ievaino gribošo gribu. Vai tu to redzi savā dzīvē? Cik daudz tu esi apņēmies kaut ko darīt, labu, kaut ko, kas ir, tu zini, tas ir Dieva prāts, bet tu neesi bijis spējīgs to piepildīt. Vai nav tā, ka miesa gal galā ir tas iemesls, kāpēc tā notiek? Mēs padodamies, mēs negribam iet to papildus jūdzi, kuru Dievs varbūt mūs aicina iet. Mēs jūtamies pārāk noguruši, mūs sāk vilkt uz citām pusēm, kas dod lielāku komfortu. Tas, kas notiek jaunpiedzimšanā, ir, ka piedzimst gars no jauna, bet miesa, kā šis apvalks, paliek tas pats vecais. Miesa paliek joprojām kritušajā stāvoklī, tāpēc kristietis, kurš ir piedzimis no jauna, viņam ir piedzimis jaunais gars, bet miesa ir tā pati vecā līdz dienai, kad viņš tiks augšām celts, tāpat kā Kristus tika augšām celts un tika augšām celts jaunajā pārveidotajā miesā. Gars nu mums ir jauns, un mūsu garām kopā nāk tagad svētais gars, ja mēs varam teikt, Kristus dzīvo mūsos. Un tādēļ gars sāk gribēt darīt tās lietas, kuras ir saskaņā ar Dieva gribu. Taču miesa joprojām ir kritušajā stāvoklī, velk mūs uz leju, uz iekārēm, uz grēku. Un tādēļ miesa jau pat par sevi nav slikta. Mēs varam teikt paldies Dievam par to, ko viņš mums ir devis. Paldies Dievam par šo abrīnojamo miesu, kuru viņš mums ir devis. Un tomēr šī miesa ir kā magnēts, kas mūs velk uz leju, pievelk grēkam. Mārtiņam Luteram ir vēl kaut kas, ko pateikt par šo tēmu. Un trešais citāts ir par tieši šo divējādo stāvokli, kurā cilvēks atrodas. Viņš raksta, cilvēka griba ir kā jājam dzīvnieks starp diviem jātniekiem. Jau stājāja Dievs, tā grib un iet tur, kur Dievs grib. Jau stājāja Sātans, tā grib un iet tur, kur Sātans grib. Sātans būs tas, kurš izmantos mūsu miesas pusi. Bet gars būs tas, kurš raudzīsies uz Dievu un darīs to, ko Dievs vēlās. Bet tagad padomājiet. Šis, ko es jums tagad aprakstīju, ir kristīga cilvēka, atgriezta cilvēka, ticīga cilvēka stāvoklis. Ja grēks un miesa tik ļoti jau ietekmē atzimušu cilvēku, cik daudz vairāk tas valda pār neatzimušu cilvēku? Atzimušajā cilvēkā svētais gars un mūsu jaunais gars cīnās pret mūsu kritušo miesu. Neatzimušā cilvēkā nav nekā, kas var stāties pretī šai miesai. Un ja mēs to pagriežam pret jautājumu par brīvo gribu, tad cik daudz mazāk brīva tā ir tam cilvēkam, kurā Dievs vēl nav paveicis šo atzimšanas brīnumu. Cilvēki var teikt, jā, man ir brīva griba, bet kas ir tas, kas cīnās pret tavu ierobežojošo, ievainojošo miesu, ja tev nav šī jaunā gara? Tu dzīvo ilūzijā. Un to piemin arī mūsu ticības apliecības 3. pants šajā 9. nodaļā. Cilvēks savā krišanā nonākdams grēka stāvoklī ir pilnīgi zaudējis jebkādas gribas spēju un jebkādu garīgu labumu, kas pavada pestīšanu. Tādēļ dabiskais cilvēks, būdams pilnīgi novērsies no šī labuma un miris grēkā, nav spējīgs ar savu pašu spēku ne atgriezt sevi, ne arī sagatavot sevi tam. Es nolasīju vēlreiz to, ko es jau iepriekš biju nolasījis.
Un tā mēs varam secināt, ka neticīgiem cilvēkam patiesībā nav nekādas brīvas gribas izvēlēties dievišķo. Bet Dievs, kurš savā žēlastībā atdzīvina cilvēku, spēj dot arī šo vēlmi, šo gribu. Un pārsteidzoši spilgtā veidā to arī Pāvils raksta Filipas draudzēji, kur viņš saka, Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas. Lūk, Dievam ir viņa griba. Rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Šis ir pants, kurā mēs vienlaikus varam redzēt Dieva gribu kopā ar mūsu gribu. Un mēs redzam, ka Dievs ir tas, kas rosina pat mūsu gribēšanu. Jā, viņš rosina mūsu darbošanos, bet, lai mēs varētu darboties, viņš ir tas, kurš rosina vispirms mūsu gribēšanu. Tātad Šopenhauers iespējams piekristu šai domai, jo viņš teikt, jā, lai tu varētu darīt, tev ir jāgrib. Bet tu nespēji pats gribēt savu gribēšanu. Un tāpēc ir jānāk Dievam palīgā. Un tad cilvēks spēja sākt gribēt citas lietas. Un tā cilvēks grib gan darīt to labo, un tomēr viņiem tas neizdodas līdz galam. Taču pienāks diena, kad mūsu griba būs pavisam brīva. Un te mēs beidzot nonākam pie tā trešā punkta, kurš saucās brīvā griba. Brīvā griba. Šodienas pantā mēs viņu neredzam, ja vien mēs neapmainam divus vārdus vietām. Parasti Bībelē nav labi mainīt vārdus vietām, tāpēc šis ir manis veiktais darbs, kurā es parādu, kā izklausītos teikums, ja mēs šos divus vārdus apmainītu vietām. Jo kādu dienu tas notiks. Un tad tas pants, tā doma skanētu šāda, bet to labo, ko gribu, es daru. Nevis rīkojos ļauni, kā pats negribu. Šis ir tas stāvoklis, uz kuru mēs visi ejam, mēs gribētu kaut kas notikt jau šodien. Bet kamēr mēs esam savā miesā, mēs to nespējam panākt. Bet to dienu mēs būsim spējīgi darīt 100% to gribu, kuru mūsu gars vēlēsies. Tad mums būs brīva griba. Miesa to vairs nebremzēs, miesa to vairs nespēs ievainot. Dzeloņu vairs nebūs, kuri, kā Pāvils arī raksta Korintas draudzēji, kā dzelonis miesā, kurš bremzē tevi. Un todien mums vairs nevajadzēs lūgt mūsu Tēvs debesīs, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, jo tur, kur mēs būsim nonākuši, tur notiks Dieva prāts. Dieva prāts notiek šobrīd debesīs 100%. Jo tur debesīs ir tie, kurus vairs neietekmē šī miesa, kura bremzē tevi un velk uz tava paša gribu. Un tomēr tur cilvēkam būs brīva griba, bet viņš gribēs darīt to vislabāko, kas vien ir iespējams. Un proti viņš darīs to, ko Dievs gribēs. Jo mēs kā cilvēki, mēs redzēsim, Dievs ir perfekts, Dievs ir mīlestība, Dievs ir svēts, Dievs ir visu zinošs, Dievs ir visgudrākais, Dieva griba ir vislabākā. Un kad mums būs atbrīvota griba, mēs gribēsim to, ko Dievs grib. Mēs izvēlēsimies brīvi, pilnīgā brīvībā, mēs izvēlēsimies to gribu, to labāko variantu, kuru mēs redzēsim debesīs kā Dieva pilnīgo gribu. Un tāpēc mūsu ticības apliecības šīs nodaļas pēdējā pantā ir teikts, cilvēka griba tiek padarīta pilnīgi un nemainīgi brīva uz vienīgi labo tikai godības stāvoklī. Godības stāvoklis ir. Kas tas ir par stāvokli? Tas ir stāvoklis, kad mēs nonāksim debesīs, kur mums būs šī pilnā godība.
tur mēs redzēsim Dieva godību pilnā apmērā. Un tā, kad mēs to ieraudzīsim, tas mūs vienkārši pārņems, tas būs, tā kā angliski saka, mind-blowing. Tas būs kaut kas, ko saliekot visas skaistākās sajūtas un atziņas, kuras tu vari šajā dzīvē sakompresēt kopā. Tas būs tas viss kopā, un tāpēc tur mēs teiksim, mēs gribam tevi, Dievs, mēs gribam tevi pielūgt, mēs gribam, jo tu esi godība. Debesis būs skaistas Dieva dēļ. Timotijs Kellers kādā svētdienā teica apmēram šādi, es pārfrāzēšu. Viņš teica tā: iedomājies debesis ar visiem taviem labākajiem draugiem, ar aizraujošākajiem hobijiem, ar visu baudāmāko, ko tu esi piedzīvojis šajā dzīvē. Vienīgais, tur nebūs Jēzus. Vai tu vēlētos būt šādās debesīs? Un tad viņš turpina: šokējoši, cik daudzi kristieši uz šo jautājumu atbild ar jā. Patiesībā viss skaistais draugos, hobijos, baudās ir mazs atspulgs no tās lielās godības, kas ir Jēzus Kristus. Un tāpēc, kad mūsu griba būs atbrīvota, viņa izvēlēsies šo godību, viņa vēlēsies šo godību. Mēs to redzam, jau apstuļi tika šīs godības šokēti, kad viņi ieraudzīja viņu savā dzīvē. Tas izmainīja nevienu viņu dzīves, tas izmainīja visu pasaules vēstures gaitu. Kad viņi redzēja kaut nelielu daļu no šīs godības vēl nepilnīgā formā, mēs par to lasām Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā 14. Un vārds tāpa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām, ko? Viņa godību. Tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jēzus godība viņus jau šeit virs zemes izmainīja. Un viņi bija gatavi iet un kalpot ar šīm savām atdzīvinātajām gribām, un tomēr viņu griba šeit virs zemes bija ievainota. Jā, viņi gan kalpoja šim godības kungam, un tomēr viņi nebija vienprātībā. Mēs redzam Mateja evaņģēlija 20. nodaļā piemērs. Tad pienāca pie Jēzus Zebedeja dēla māte kopā ar saviem dēliem, nometās ceļos viņu priekšā un kaut ko lūdza. Jēzus viņai jautāja: ko tu gribi? Kas ir tava griba? Tā viņam atbildēja: saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pie labās rokas, otrs pie kreisās. Kā jums šķiet, kāda bija reakcija pārējiem mācekļiem? Dažu pāns tālāk, kad tie 10 to dzirdēja, tie noskaitās uz abiem brāļiem. Šeit mēs redzam, ir apustuļi, šie mācekļi, viņi jau pilda šo jauno gribu, sakot Jēzum, un tomēr viņi ir vēl nepilnīgi. Kaut ko līdzīgi mēs redzam Lūkas evaņģēlijā, kur ir teikts, un viņu starpā izcēlās strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko. Šī griba joprojām ir nepilnīga. Apstuļu darbos 15 izcēlās ass strīds, un tādēļ viņi šķīrās. Tā nu viņi šīs godības skarti, viņi iet un seko viņai, un tomēr viņi joprojām ir nepilnīgi, jo viņi grib joprojām kalpot savai miesai. Bet tad pienāca diena pēc viņu nāves 1. gadsimtā, kad viņi satika savu kungu vēlreiz. Un šoreiz viņi satiek viņu debesu valstībā. Un iedomājieties, kā viņi jutās redzēt Jēzu vēlreiz, bet pilnajā godībā. Nu, viņu griba ir pilnīgi atbrīvota, un rezultātā viņi vēlas kalpot tikai Dievam.
tā ir mūsu pārliecība. Un tāda lūk tad izskatās tā brīvā griba, tā patiesa brīvā griba. Es vēlos iedot vēl vienu pēdējo piemēru par vēl kādu Bībeles varoni, vai jūs atceraties Mūzu, kā viņš izteica Dievam principā divus lielus lūgumus savā dzīvē. Viens lūgums bija: ļauj redzēt tavu godību, Dievs, ļauj redzēt tavu vaigu. Un Dievs viņam atbild: nē, es tev rādīšu tikai savu aizmuguri, jo, ja tu redzēsi manu vaigu, tev būs jāmirst. Tik vareni satriecoša, svēta ir Dieva godība, ka cilvēks viņu pat nespētu paciest, panest šajā dzīvē. Un tā Dievs paiet garām Mūzum uz Sinai kalna, ļaujot viņam tikai paskatīties uz Dievu no aizmugurs. Un Mūzum bija vēl otrs lūgums. Viņš saka: ļauj ieiet apsolītajā zemē. Un Dievs viņam pasaka: nē, jo Mūzus bija grēkojis. Mūzus bija ļāvies miesas iegribām, miesas gribai panākt to, ka viņš grēko, un tādēļ Dievs viņam pasaka: nē. Bet tad ap 1500 gadu vēlāk notiek kaut kas apbrīnojams. Jēzus dodās kalnā, līdzīgi kā Mūzes devās kalnā, un tur viņš satiek Mūzu un Eliju. Un tobrīd Mūzus jau ir iegājis šajā godībā, viņš jau ir fiziski miris, viņš ir jau, varētu teikt, debesīs pie Dieva. Un ko Mūzus šeit saņem? Viņš šajā brīdī saņem atbildes uz abiem šiem lūgumiem. Jo viņš redz Dievu vaigā, viņš redz Jēzu Kristu vaigā, un viņš ir nonācis apsolītajā zemē. Un tā ir kā tāda ilustrācija šai gribas brīvībai, kura mūs sagaida godībā. Tur mēs daudz ko no tā, ko mēs šeit varbūt nepareizi gribam, un tāpēc mēs lūdzam Dievu, un Dievs pasaka nē. Tur daudzi lūgumi, uz kuriem Dievs varbūt pat nepasaka nē, bet pasaka vēl nē, tiks atbildēti. Un arī mūsu lūgumi, kurus mēs uzdodam Dievam šajā dzīvē, iespējams ir rezervēti tai godībai, kura mūs gaida. Un tā es vēlos noslēgumā uzdot tev jautājumu: kur stāvi tu šodien? Kurš no šiem abiem esi tu? Paklausies to kontrastu. Es tu nolasīšu kontrastu starp divām pozīcijām, un tu vari ielikt sevi tajā lomā, kurā tu ieraugi, kura tev ir tuvāk. Ticīgais cilvēks saka: grēks mājo manī, bet es cīnos pret to. Neticīgais cilvēks teiks: grēks mājo manī, un es tam pakļaujos. Ticīgais cilvēks teiks: es dažreiz daru to, ko negribu. Neticīgais: es gribu darīt to, ko nevajadzētu darīt. Ticīgais teiks: grēks ir kā iebrucējs manī, kamēr neticīgais teiks: grēks valda pār manu dzīvi. Un tāpēc, ka viņš ir virs manis, es nespēju neko mainīt. Kurš izklausās vairāk pēc tava gribas stāvokļa? Ja tu vari sevi ierindot pie ticīga cilvēka nostājas, tad tevi sagaidīs griba, ja tu esi Dieva atpirkts, un tu būsi aizrauts ar to godību, kas ir Jēzum, kas ir debesu tēvam, kas ir svētajam garam, kuri visi dzīvos tev līdzās šajā pilnībā. Bet, ja tu paliksi neticīgi cilvēku stāvoklī, tad tevi sagaida pretējais iznākums, un Bībeles to sauc par elli. Elle būs vienkārši viss tas, ko tu
esi gribējis. Tikai tur tu pa īstam sapratīsi, ka tava griba nav bijusi brīva. Tā ir bijusi nebrīva, tā ir bijusi ierobežota, tā ir bijusi tuvredzīga. Tā ir bijusi ievainota. Un tā asiņos kopā ar tevi visu atlikušo mūžību. Un ļaunākais ir tas, ka tur tava šķietami brīvā griba uz mūžu būs pa īstam sasieta. Šodien mēs dzīvojam vēl laikā, mēs dzīvojam šo dzīvi, un mūsu griba nav vēl pilnīgi brīva. Un tomēr Dievs aicina mūs pēc savas gribas izvēlēties to, ko Dievs liek mūsu priekšā. Mēs ievadā lasījām no 5. Mūzes 30, kur Dievs saka, es lieku tavā priekšā dzīvību un nāvi. Dievs prasa no mums atbildību izdarīt šo izvēli. Un mēs to izdarīt varam tad, ja mēs nākam pie Kristus, kurš vienīgais spēja atdzīvināt mūsu gribu, dziedināt mūsu ievainoto gribu un reiz arī padarīt to pilnīgi brīvu, mīlēt Dievu mūžīgi. Un tāpēc mans aicinājums ir uztver šo jautājumu nopietni. Atzīst, ka tu neesi ar brīvu gribu spējīgs izdarīt lēmumus. Tu esi tuvredzīgs, es esmu tuvredzīgs. Un tāpēc lūgsim Dievu, lai Viņš palīdz mums šajā mūžību skarošā jautājumā. Un arī, ka mūsu dzīvi var veidot Viņa griba, kur mēs paļaujamies vairāk uz Viņu un esam gatavi atzīt savu tuvredzību un savu nepilnību. Lai Dievs mūs svētī katru uz to. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo rītu. Paldies, ka varam dzirdēt Tavas domas par to, kas mēs esam, kādi mēs esam, kas ir mūsu vājība. Un palīdz, Kungs, ka visas šīs pārdomas aizvest mūs pie tā, ka mēs ieraugam vajadzību pēc Tevis. Mēs neko nespējam bez Tevis. Visu, ko mēs spējam, tas ir Tavs darbs mūsos. Un paldies, Kungs, ka Tu esi mūs atdzīvinājis, lai mēs kalpotu Tev, lai mēs darītu to, kas ir Tavs prāts, ka mēs Tevi pagodinātu un ka mēs arī rādītu ceļu citiem cilvēkiem, kuri maldās šajā dzīvē. Lūdzu, palīdz, ka mūsu griba aizvest arī pie labiem darbiem. Es lūdzu par katru, kurš šodien ir šeit, lūdzu pavadi šajā jaunajā nedēļā, kurā mēs varam domāt par to, kas tad ir, Kungs, Tava griba mūsu dzīvē. Kādēļ Tu mūs esi ielicis tur, kur mēs esam? Kādēļ Tu esi ļāvis mums iziet cauri visam tam, kam mēs esam izgājuši cauri savā dzīvē? Un uzticēties, ka Tava griba ir daudz, daudz lielāka un varenāka, nekā mēs to spētu jebkad saprast. Un tāpēc mēs gribam Tev paklausīt. Lai Tev, Kungs, ir gods un slava un pateicība. Amen.